Nieki dzīvo kā putni. Koks, kurā Glenervens un viņa biedri bija atraduši patvērumu, atgādināja riekstu koku, kam bija apaļīga vainaga forma un spīdīgas lapas. Patiesībā tas bija ombu, kas sastopams vientuļi augam Argentīnas līdzenumos. Šī koka milzīgais, rēpuļainais stumbrs iekrampējies zemē nevien ar rasnajām saknēm, bet arī ar spēcīgiem dzinumiem, kas padara to sevišķi noturīgu. Tāpēc arī tas varēja izturēt brāzmainos palus. Šis ombu bija apmēram 100 pēdas augsts un apēnoja turpat vai 60 oāzu lielu apli. Viss koloss atdusējās uz 3 lieliem zariem, kuros pārgāja 6 pēdas rasnais stumbrs. 2 no šiem zariem slējās gandrīz stateniski gaisā, balstīdami milzīgo lapotnes saules sargu. Sīkākie zari krustām šķērsām izvijušies, it kā grozu pinēja sapīti, veidoja necaurredzamu pajumu. Turpretī 3. lielais zars stiepās turpat vai horizontāli virs rēcošajiem ūdeņiem, kuros jau mirka tā apakšējās lapas. Tas bija itin kā okeāna vidū iemestas zaļas salas raks. Vietas gigantiskajā kokā bija atlikulikām, tā krāšņajā lapotnē bija īstas logu ailes gaismai, visapkārt pārpārēm svaiga gaisa un spirdzinošas pēnas. Raugoties uz milzīgā ombu vaigu, kas paceļ vai līdz mākoņiem savus neskaitāmos parazītisko liānu sasaistītos zarojumus, un uz saules stariem, kas laižas iekšā caur lapotnes spraugām, patiesi varēja sacīt, ka šī ombu plecos šalko vesels mežs. Ierodoties bēgļiem, liels putnu bars uzlaidās koka augšējos zaros, skaļi protestēdams pret tik nekaunīgu ielaušanos viņu mājoklī. Kā redzams, arī putni bija atraduši patvērumu vientuļajā ombu. Šeit bija 100 strāzdu, izsaku, ilgeru un bezgala daudz pikafloru, sīku, košspalvainu putniņu. Kad viņi uzspurdza gaisā, šķita, ka vēja brāzma norāvusi kokām visus ziedus. Tāds bija patvērums, ko liktenis bija dāvājis ceļinieku pulciņam. Jaunais Grants un veiklais Vilsons, nokļuvuši kokā, tūdaļ uzrāpās tā augšējos zaros. Izbāzuši galvas cauri zaļajam kupolam, viņi pārlaida no saviem augstumiem skatu pār plašo apvārsni. Pālu radītais okeāns apņēma viņus no visām pusēm, tam nebija ne gala, ne malas. Šai ūdens klajotnē neredzēja neviena koka, tikai ūdeņu ieskautais ombu drebēja straumes viļņu grūdienos. Tālumā varanās straumes nesti, no dienvidiem uz ziemeļiem peldēja ar visām saknēm izrautu koku stumbri, nolausti zari, sagrautu rančo salmu jumti, estansiju šķūņu spāres, noslīkušu dzīvnieku maitas, asiņainas ādas, uz kāda zvalstīga koka kuģoja vesela jaguāru ģimene, iekrampējušies ar nagiem savā nedrošajā plostā, zvēri nikni rūca. Vēl tālāk Vilsonam izdevās saskatīt vairs tikko samanāmu melnu punktu. Tas bija Talkavs un viņa uzticamais Tauka. Talkav, mīļais Talkav! Roberts iesaucās izstiedams rokas uz drošsirdīgā Patagoņa pusi. Viņš izglābsies, Roberta kungs, Vilsons mierināja, bet nu kāpsim lejā pie viņa augstības. Pēc kāda brīža, nokāpuši no 3. stāva, Roberts Grants un matrozis jau atradās lielo zaru pakājē. Šeit sēdēja Glenervens, Paganels, majors Ostins un Milleredijs, kā nu kuram ērtāk, dažs jāteniski, dažs nokāris kājas uz vienu pusi. Vilsons pastāstīja, ko redzējis no ombu galotnes.
Visi bija ar viņu vienisprātis, ka Talkavs neaizies bojā. Domstarpības izraisīja vienīgi jautājums, kurš kuru izglābs, Talkavs Tauku vai Tauka Talkavu. Milzu kokā patvērušos bēgļu stāvoklis neapstrīdami bija vēl kritiskāks. Koks, acīm redzot, gan izturēs traumas spiedienu, taču kāpjošie ūdeņi varēja aizsniegt augšējos zarus, jo līdzenums šai vietā pārgāja dziļā ieplakā. Tāpēc Glenervens vispirms deva rīkojumu iegriezt koka stumbrā atzīmes, pēc kurām varētu izsekot ūdens līmenim. Augstāk tas nekāpa. Plūdi šķiet bija sasnieguši kulmināciju. Šis atklājums mazliet nomierināja. Ko mēs tagad darīsim? Glenervens ievaicājās. Vīsim ligzdu, pels par āvis, Paganels jautri atbildēja. Vīsim ligzdu? Roberts brīnījās. Nu, protams, draudziņ, un dzīvosim kā putni, jo dzīvot kā zivis mēs nevaram. Jauki, Glenervens piekrita. Un kas mūs baros? Es, majors pavēstīja. Visu klātesošo skatieni pievērsās maknebām. Ērti sēdēdams atzveltnī, kuru veidoja divi elastīgi zari, majors turēja izstieptā rokā divas izmirkušas bāstin piebāstas alforhas. Makneps paliek makneps. Glenervens iesaucās, jūs allaži visu atceraties, pat tādos apstākļos, kad cilvēkam piedodams visu aizmirst. Ja esam nolēmuši nenoslīgt, majors atsaucās, tad nebūtu saprātīgi nomirt badā. Es arī būtu ko pietaupījis, ja vien nebūtu tik izklaidīgs, Paganels nikni noteica. Kas atrodās šais alforhās? Toms Ostins noprasīja. Pārtika 7 cilvēkiem 2 dienām, Makneps atbildēja. Nu, lieliski, Glenervens noteica. Es ceru, ka 24 stundās ūdens līmenis jūtami kritīsies. Vai arī mēs atradīsim iespēju sasniegt cietzemi. Paganels piebilda. Tā tad mūsu pirmais pienākums ir paēst brokastis, Glenervens paziņoja. Es gan vispirms izžāvētu drēbes, majors piemetināja. Kur tad uguns? Vilsons vaicāja. Sakursim ugunskuru, Paganels atbildēja. Kur? Tepat kokā, pels par āvis. Ko mēs dedzināsim? Sausus nokautušus zarus, kurus salasīsim šajā pašā kokā. Kā lai tos aizdedzina, Glenervens jautāja. Mūsu posa līdzīga piemirkušam sūklim. Iztiksim bez tās, Paganels attrauca. Mazliet sausās sūnas, viens saules stars, mana tālskata lēca, un jūs redzēsit, pie kādas brīnumjaukas uguns es sasildīšos. Kas dosies uz mežu pēc malkas? Es, Roberts pieteicās. Un kopā ar savu draugu Vilsonu viņš gluži kā kaķis nozuda zaru biežņā. Kamēr abi mežinieki bija prom, Paganels savāca krietnus kumšķi sausas sūnas un sagādāja arī saules staru, un tas, starp citu, nebija grūti izdarāms, jo dienas spīdeklis kvēloja pilnā spožumā. Tad ģeogrāfs izņēma no tālskata lēcu un bez pūlēm aizdedzināja sauso iekuru, kas bija nolikts uz miklu lapu kārtas 3 lielu zaru pakājē. Šāds ugunskurs nemaz nebija bīstams. Drīz Vilsons un Roberts atgriezās ar sausu zaru klēpjiem un tūdaļ uzmeta tos degošajām sūnām. Lai uguns ātrāk iedegtos, Paganels pēc arābu parašas plati iepletis garās kājas nostājās virs ugunskura un spēji pieliekdamies un izsliedamies sāka veidīt ar savu pončo vēja pūsmu.
Zari gaiši iekvēlojās un drīz vien spožas liesmas sprakšķēdamas uzvijās virs improvizētā pavarda. Visi sāka žāvēt drēbes kānu, kurš prasdams. Zaros uzkarinātie pončo plandījās vējā, pēc tam ceļinieki paēda pieticīgas brokastis, jo vajadzēja domāt par rītdienu, pārtikas bija gaužām maz, bet ūdens milzīgajā basēnā varēja kristies lēnāk nekā Glenervens cerēja. Ombu kokā neauga nekādi augļi, taču par laimi tās zaros bija daudz ligzdu, kas varēja apgādāt ceļiniekus lielā izvēlē ar dažādām olām. Bez tam lapotnē bija milzums spārnoto iemītnieku. Šie krājumi nekādā ziņā nebija noniecināmi. Turklāt, kad uzturēšanās kokā solījās ilgt, vajadzēja iekārtoties iespējami ērtāk un mājīgāk. Tā kā virtuve un ēdamistaba mums ir pirmajā stāvā, tad gulēt mēs dosimies otrajā stāvā, Paganels sacīja. Māja ir pietiekami plaša, īres maksa nav augsta, nevajag sevi ierobežot. Tur augšā es redzu dabas pagatavotas šūpoles, un ja mēs kārtīgi tajās ierīkosimies, tās būs vislabākās gultas pasaulē. Mūs neviens neapdraud. Turklāt es varu norīkot sardzi, jo esam pietiekami skaitā, lai atvairītu indiāņu vai plēsīgu zvēru uzbrukumu. Mums trūkst vienīgi ieroču, Toms Ostins atgādināja. Man ir revolveris, Glenervens paziņoja. Man arī Roberts atsaucās. Kāda tiem jēga, ja Paganela kungs neatradīs iespēju pagatavot pulveri? Toms Ostins piebilda. Tas nav vajadzīgs, Makneps sacīja, rādīdams pilnīgi lietojamu pulvernīcu. Kur jūs to rāvāt? Paganels jautāja. Tā ir Talkava pulvernīca. Viņš domāja, ka tā varētu mums noderēt un iekams metās palīgā Taukam, iedeva to man. Kāds augstsirdīgs un drosmīgs indiānis, Glenervens iesaucās. Jā, Toms Ostins piekrita. Ja visi Patagoņi ir tāda paša kaluma, tad gods un slava Patagonijai. Neaizmirstiet lūdzu arī Tauku, Paganels piemetināja. Zirgs ir daļa no Patagoņa, un es varu likt galvu ķīlā, ka mēs atkal ieraudzīsim Talkavu zirga mugurā. Cik tālu mēs atrodamies no Atlantijas okeāna, majors ievaicājās. Ne tālāk par 40 jūdzēm, Paganels atbildēja. Un tagad, draugi, tā kā ikvienam no mums dota rīcības brīvība, es izlūdzos atļauju jūs atstāt. Es kāpšu augšā, izraudzīšos novērošanas punktu un likdams lietā tālskati ziņošu jums, kas notiek pasaulē. Saņēmis laipnu atļauju, zinātnieks veikli rāpdamies no zara uz zaru, nozuda aiz biezā lapu priekškara. Viņa biedri tikmēr sagatavoja guļvietas. Šis darbs daudz laika neprasīja. Nebija nec gultas jāizvieto, nec palagi un segas jāklāj. Drīz vien visi atkal sēdēja savā vietā pie ugunskura. Kopējās sarunās vairs netika apcerēts pašreizējais stāvoklis, kas pēc ceļinieku domām bija vien pacietīgi jāpanes. Sarunas atkal kavējās pie neizsmeļamā temata kapteiņa Granta likteņa. Ja palu ūdeņi noskries, pēc dienām 3 viņi uzkāps uz Dunkana, taču viņu vidū nebūs nelaimīgo katastrofā cietušo jūrnieku, Harija Granta un abu matrožu. Šķita, ka pēc veltīgā ceļojuma cauri Amerikai jebkuras cerības viņus atrast neglābjami zaudētas. Kur lai tagad viņus meklē?
cik neremdināmas būs lēdijas Helēnas un Mērijas Grantas bēdas, kad viņas uzzinās patiesību, kad mierinājumu vairs nesniegs pat cerības. Mana nabaga māsa, Roberts iesaucās. Viss pagalām. Pirmo reizi Glenervens neatrada neviena mierinājuma vārda. Kādas gan cerības viņš varēja dot šim puisēnam? Vai viņš nebija vadījies precīzi pēc dokumentā dotajiem norādījumiem? Un tomēr 37. platuma grāds nav grābts no gaisa. Viņš prātoja. Vai nu tas attiecas uz kuģa katastrofas, vai arī Harija Granta gūstniecības vietu, tomēr katrā gadījumā šis skaitlis nav izdomāts, izsecināts vai uzminēts. Paši savām acīm esam to izlasījuši. Tas viss ir tiesa, jūsu augstība, Toms Ostins sacīja. Un tomēr mūsu meklējumi nav neko devuši. Tas reizēm sanikno un dzen izmisumā. Glenervens iesaucās. Ja jums patīk, jūs varat niknoties, Maknebs rāmi iebilda. Taču izsamist nav vērts. Mūsu rīcībā taču ir neapstrīdams skaitlis, un mums jāizmanto līdz galam visas iespējas, kādas tas paver. Ko jūs gribat ar to sacīt? Glenervens jautāja. Un ko pēc jūsu domām mēs varētu vēl pasākt? Nu, kaut ko ļoti vienkāršu un ļoti loģisku, dārgais Edvard. Kad būsim uz Dunkana, mums jāuzņem kurs uz austrumiem. Un, ja būs nepieciešams, jāvirzās pat 37. paralēli, kaut vai līdz tai pašai vietai, kur uzsākām meklēšanu. Vai tiešām jūs pieļaujat, Makneb, ka es neesmu par to padomājis? Glenervens atbildēja. 100 reižu esmu domājis. Bet vai ir kādas izredzes gūt panākumus, atstādami Amerikas kontinentu? Mēs taču attālināmies no vietas, ko norādījis pats Harijs Grants, no Patagonijas, par kuru tik skaidri pateikts dokumentā. Vai tiešām jūs gribat pārmeklēt Pampas, skaidri zinādami, ka Britānija nav avarējusi nec Klusā okeānā, nec Atlantijas okeāna piekrastē? Majors sacīja. Glenervens neatbildēja. Lai cik niecīgas būtu izredzes atrast Hariju Grantu, virzoties pa 37. paralēli, mums tomēr vajadzētu mēģināt. Mums nav tiesību to nedarīt. Es nesaku nē, Glenervens atbildēja. Un jūs, mani draugi, majors uzrunāja jūrniekus, vai jūs man piekrītat? Pilnīgi, Toms Ostins atbildēja, bet Milredijs un Vilsons piekrītoši pamāja ar galvu. Tad klausieties, draugi. Glenervens ierunājās pēc īsa pārdomu brīža. Arī tu, Robert, klausies labi, uzmanīgi, jo saruna būs ļoti nozīmīga. Es darīšu visu iespējamo, lai atrastu kapteini Grantu. Esmu uzņēmies šo pienākumu, un, ja būs vajadzīgs, veltīšu tam visu mūžu. Visa Skotija man palīdzēs izglābt drosmīgo kapteini, kas upurējies dzimtenes labā. Arī es uzskatu, lai cik niecīgas būtu izredzes gūt panākumus, mums jābrauc apkārt zemeslodē pa 37. paralēli, un es to izdarīšu. Taču tagad mums jāizšķir nevis šis, bet kāds cits, daudz svarīgāks jautājums, un proti, vai mums galīgi jāatsakās no meklējumiem Amerikas kontinentā? Tik kategoriski izvirzīts jautājums palika bez atbildes. Neviens no klātesošajiem neuzdrošinājās izteikties. Kādas ir jūsu domas? Glenervens pievērsās majoram. Dārgais Edvard, tūdaļ atbildēt uz jūsu jautājumu.
nozīmē uzņemties pārlieku lielu atbildību, Makneps sacīja. Tas rūpīgi jāapsver. Vispirms man jāzina, kādas zemes šķērso 37. dienvidu platuma grāds. Vislabāk to pateiks Paganels, Glenarvens atbildēja. Tad pajautāsim viņam, majors ierosināja. Ombu biezajā lapotnē ģeogrāfs nebija saskatāms. Viņu vajadzēja sasaukt. Paganel, Paganel, Glenarvens sauca. Es esmu šeit, atbildēja balss no padebešiem. Kur jūs esat? Savā tornī. Ko jūs tur darāt? Vēroju plašo apvārsni. Vai jūs nevarētu uz brīdi nokāpt lejā? Vai esmu jums vajadzīgs? Jā, kādam nolūkam. Lai noskaidrotu, kādas zemes šķērso 37. paralēle. Tas ir vieglāk par vieglu, Paganels satrauca, un nemaz nav jākāp lejā, lai jums to pateiktu. Tad sakiet, nu tad klausieties. Atstājusi Ameriku, 37. paralēle aizstiepjas pāri okeānam. Skaidrs. Savā ceļā tā sastop Tristāna da Kunjas salas. Ļoti jauki. Tā paiet garām Āfrikai 2 grādus uz dienvidiem no labās cerības raga. Un tālāk. Šķērso Indijas okeānu. Pēc tam. Tikko skar Svētā Pētera salu Amsterdamas salu arhipelāgā. Un vēl tālāk. Tā šķērso Austrāliju pa Viktorijas provinci. Turpiniet. Izgājusi cauri Austrālijai. Šis pēdējais teikums palika nepabeigts. Vai ģeogrāfs šaubījās? Vai viņš būtu aizmirsis, kur tālāk aizsniedzas 37. paralēle? Nē, ombu galotnē atskanēja šaušalīgs izbaiļu klieciens. Glenarvens un viņa draugi nobālējuši saskatījās, vai tiešām notikusi jauna katastrofa. Vai tiešām nelaimīgais Paganels novēlies zemē? Vilsons un Milredijs jau steidzās viņam palīgā, kad pēkšņi parādījās garš ķermenis. Paganels ripoja lejā no zara uz zaru. Viņa rokas nevarēja nekur pieķerties. Vai viņš vēl dzīvs, vai miris, neviens to nezināja. Ģeogrāfs tūdaļ būtu iekritis mutuļojošā ūdenī, ja majora stingrā roka nesatvertu viņu kritienā. Ļoti pateicos, Makneb, Paganels sacīja. Kas jums lēcies, majors jautāja, kas noticis? Atkal jūsu mūžīgā izklaidība? Jā, Paganels atbildēja, aiz uztraukuma aizņauktā balsī. Jā, izklaidība un šoreiz patiesi fenomenāla. Kāda? Mēs esam kļūdījušies. Mēs arī tagad kļūdāmies, mēs visu laiku kļūdāmies. Ko jūs gribat ar to sacīt? Paskaidrojiet. Glenarven, Major, Robert, visi mani draugi. Paganels iesaucās, klausieties. Mēs meklējam kapteini Grantu tur, kur viņa nemaz nav. Ko? Glenarvens iesaucās. Un nevien tur, kur viņa nav, Paganels piebilda, bet arī tur, kur viņš nekad nav bijis. Divdesmit 4. nodaļa. Ceļinieki joprojām dzīvo kā putni. Šie negaidītie vārdi izraisīja vislielāko izbrīnu. Ko ģeogrāfs gribēja sacīt? Varbūt viņš zaudējis prātu, tomēr viņš runāja ar tādu pārliecību,
ka visu skatieni pievērsās Glenervenam. Šis Paganela apgalvojums bija tieša atbilde uz nu pat uzdoto Glenervena jautājumu. Taču Glenervens tikai atmeta ar roku, un tas nerunāja zinātniekam par labu. Tikmēr Paganels, pārvarējis uztraukumu, atkal ierunājās. Jā, viņš sacīja pārliecības pilnā balsī. Mēs esam meklējuši tur, kur nevajadzēja meklēt, un esam izlasījuši dokumentā to, kā tur nemaz nav. Paskaidrojiet savu apgalvojumu tuvāk, Paganel, majors palūdza, tikai mierīgāk. Tas ir ļoti vienkārši, major. Tāpat kā jūs visi, arī es kļūdījos. Tāpat kā jūs visi, es nepareizi iztulkoju dokumentu. Un tikai pirms brīža, kad sēžot šā koga galotnē un atbildot uz jūsu jautājumu, izrunāju vārdu Austrālija. Pēkšņi man caur smadzenēm izšāvās itin kā zibens un viss kļuva skaidrs. Ko? Glenervens iesaucās. Jūs apgalvojat, ka Harijs Grants, jā, es apgalvoju, Paganels viņu pārtrauca, ka vārds Austral dokumentā nav pilns vārds, kā mēs to līdz šim uzskatījām, bet gan vārda Austrālijas sakne. Cik oriģināli, majors iesaucās. Nevis oriģināli, bet neiespējami, Glenervens iebilda, paraustīdams plecus. Neiespējami, Paganels satrauca. Pie mums Francijā šādu vārdu nemaz neatzīst. Tātad Glenervens turpināja neticības pilnā balsī, pamatojoties uz dokumentu, jūs uzdrošināties apgalvot, ka Britānija avarējusi pie Austrālijas krastiem. Es esmu par to pārliecināts, Paganels atbildēja. Nudien, Paganel, esmu bezgala pārsteigts, ka šādus spriedumus var izteikt geogrāfijas biedrības sekretārs. Kāpēc? Paganels noprasīja aizskarts vārīgā vietā. Tāpēc, ka vārdā Austral, saskatīdami Austrāliju, jūs vienlaikus atzīstat, ka šai kontinentā dzīvo indiāņi, kuri līdz šim vēl nekad nav tur redzēti. Šis arguments Paganelu itin nemaz nesamulsināja. Viņš smaidīja, acīm redzot, viņš bija to gaidījis. Dārgais Glenerven, ģeogrāfs sacīja, nesteidzieties svinēt uzvaru. Tūdaļ es sakaušu jūs, kā mēdz sacīt, lupatu lēveros sakaušu tā, kā neviens anglis vēl nav sakauts. Tā būs atmaksa par Kresī un Azenkūru. Esiet tik laipns, sakaujiet mani, Paganel, tad klausieties. Dokumenta tekstā indiāņi pieminēti gluži tāpat kā patagoņi. Vārda daļa indi nenozīmē viss indiens. Indiāņi, bet gan indīgens, iezemieši, bet to, ka Austrālijā dzīvo iezemieši, jūs cerams nenoliedzat. Šoreiz Glenervens vērīgi paraudzījās uz ģeogrāfu. Bravo, Paganel, majors iesaucās. Vai jūs atzīstat manu skaidrojumu, dārgais lord? Vienīgi tai gadījumā, ja jūs varēsiet pierādīt, ka Gona nav vārda Patagonija beigas. Protams, Paganels iesaucās. Tām nav nekāda sakara ar Patagoniju. Lasiet, ko vien jūs vēlaties, tikai ne šo vārdu. Kādu tad? Kosmogonija, teogonija, agonija. Agonija! Majors izraudzījās. Man ir gluži vienalga, Paganels atbildēja. Šim vārdam nav būtiskas nozīmes. Es pat necentīšos izdibināt, ko tas nozīmē. Svarīgākais ir tas, ka Austral norāda uz Austrāliju. Kā gan mēs varējām akli iet pa aplamu ceļu un neredzēt tik acīm redzamu patiesību?
Ja mani nebūtu samulsinājis dokumenta kļūdainais tulkojums, es uzreiz būtu ticis uz pareizā ceļa, jo te viss ļoti skaidrs. Ja es pats būtu dokumentu atradis, ja manu spriedumu nebūtu ietekmējis jūsu aplamais skaidrojums, es nekad nebūtu varējis to citādi saprast. Šoreiz Paganela vārdi tika uzņemti ar līksmām, urravām un prieka saucieniem. Ostins, matroži, majors un īpaši Roberts, kuru tagad spārnoja jaunas cerības, aplaudēja cienījamam zinātniekam. Glenervens, kas pamazām sāka apjaust savus nomaldus, paziņoja, ka viņš gandrīz esot ar mieru padoties. Vēl pēdējais jautājums, dārgais Paganel. Un man būs vien jānoliec galva jūsu prāta priekšā. Jautājiet, Glenerven. Kā jūs izlasīsiet visu dokumentu šajā jaunajā interpretācijā? Nekas nav vieglāk izdarāms. Te ir dokuments, Paganels sacīja, izilgdams dārgo papīru, kuru jau vairākas dienas bija cītīgi pētījis. Kamēr ģeogrāfs apkopoja domas, lai atbildētu, valdīja dziļš klusums. Beidzot, Paganels, vilkdams ar pirkstu pa dokumentu, saraustītajām rindām, noteiktā balsī uzsvērdams atsevišķus vārdus, lasīja. 1862. gada 7. jūnijā trīsmastu kuģis Britānija no Glasgovas avarēja pēc, te varētu lasīt, ja jūs vēlaties, 2 dienām, 3 dienām, vai ilgas agonijas, vienalga, tam nav nekādas nozīmes. Pie Austrālijas krastiem 2 matroži un kapteinis Grants mēģinās sasniegt kontinentu vai sasnieguši kontinentu, kur viņi kritīs vai krituši nežēlīgo iezemiešu gūstā. Šo dokumentu viņi iemetuši jūrā, un tā tālāk, un tā tālāk. Vai skaidrs? Skaidrs, ja vien vārdu kontinents var piemērot Austrālijai, kas ir tikai sala. Nomierinieties, dārgais Glenerven. Izcilākie ģeogrāfi ir tais domās, ka šī sala jānosauc par Austrālijas kontinentu. Tādā gadījumā, draugi, man jāsaka, jums tikai viens. Uz Austrāliju, Glenervens iesaucās, un lai Dievs mums stāv klāt. Uz Austrāliju, viņa ceļabiedri vienā balsī atkārtoja. Vai jūs zināt, Paganel, Glenervens piemetināja, ka jūsu ierašanās uz Dunkana ir augstākās varas izpausme? Brīnišķīgi, ģeogrāfs atrauca. Pieņemsim, ka es esmu Dieva sūtnis un nerunāsim vairs par to. Tā beidzās saruna, kurai nākotnē bija tik nozīmīgas sekas. Tā pilnīgi izmainīja ceļinieku noskaņojumu. Atkal bija rokā pavediens, aiz kura turēdamies viņa varēja izkļūt laukā no labirinta, kurā šķiet bija uz visiem laikiem apmaldījušies. Uz sabrukušo plānu drupām uzplauka jaunas cerības. Tagad viņi varēja bez šaubām atstāt Amerikas kontinentu, un visas viņu domas jau atradās Austrālijā. Atkal uzkāpdami uz Dunkana, viņi neatnesīs sev līdz drūmu izmisumu. Lēdijai Helēnai un Mērijai Grantai nevajadzēs apraudāt neglābjami pazudušo kapteini Grantu. Priecīgas satraukuma pārņemti ceļinieki aizmirsa briesmas, kas viņiem draudēja, un nožēloja vienīgi to, ka nevar nekavējoties doties tālāk. Bija 4:00 pēc pusdienas.
Ēst vakariņas ceļinieki nolēma 6. Paganels gribēja atzīmēt šo laimīgo dienu ar lepnām dzīrēm, bet tā kā pieejamā ēdienkarte bija gaužām ierobežota, viņš aicināja Robertu nākt viņam līdz medībās uz tuvējo mežu pēdiņās. Roberts aiz sajūsmas sasita plaukstas, mednieki paņēma talkava pulvernīcu, iztīrīja revolverus, pielādēja tos un devās savās gaitās. Neaizklīstiet pārāk tālu, majors nopietni piekodināja abiem medniekiem. Pēc tam, kad viņi bija aizgājuši, Glenervens un Makneps devās aplūkot koka stumbrā iecirstās zīmes. Bet Vilsons un Milredijs tikmēr uzpūta izcisušo ugunskura. Nokāpis līdz milzīgajam ezeram, Glenervens nevarēja konstatēt nekādas pazīmes, ka ūdens līmenis būtu sācis kristies. Tas, acīm redzot, bija sasniedzis savu maksimumu. Taču negantais spēks, ar kādu ūdeņi traucās no dienvidiem uz ziemeļiem, liecināja, ka līmenis Argentīnas upēs vēl nav izlīdzinājies. Pirms līmeņa krišanās visai šai plūstošajai masai vajadzēja nomierināties tāpat kā jūrai brīdī starp paisumu un bēgumu. Tāpēc pagaidām, kamēr ūdeņi tik neapvaldīti traucās uz ziemeļiem, nebija nekādu cerību, ka līmenis kritīsies. Kamēr Glenervens un majors izdarīja savus novērojumus, kaut kur kokā atskanēja šāvieni, kurus pavadīja gandrīz tikpat skaļi sajūsmas saucieni. Roberta diskants saplūda kopā ar Paganela basu. Grūti bija pateikt, kurš no abiem bija lielāks bērns. Medības acīm redzot veicās labi un solīja kulinārijas mākslas brīnumus. Atgriezušies pie ugunskura, majors un Glenervens ar prieku apsveica Vilsonās prātīgo ieceri. Šis brīnišķais jūrnieks no Auklas gala un Kniepadatas bija pagatavojis makšķeri un tagad vilka lomus. Uz viņa pončo spirinājās vairāki duči mohāru, mazu zivtiņu, kas tikpat garšīgas kā salakas. Šai brīdī arī mednieki kāpa zemē no ombu galotnes. Paganels uzmanīgi nesa melno bezdelīgu olas un virknē savērtus zvirbuļus, kurus viņš dzīrās pasniegt galdā kā strazdus. Roberts bija veikli nošāvis vairākus pārus ilgeru, mazus dzelteni zaļus putniņus, kuru gaļai ļoti patīkama garša un pēc kuriem liels pieprasījums Montevideo tirgū. Paganels, kas zināja 51 veidu, kā pagatavot olas, šoreiz varēja tās vienīgi izcept ugunskura karstajos pelnos. Tomēr maltīte bija pārsteidzoši daudzveidīga un apbrīnojami garšīga. Kaltēta gaļa, cietas olas, ceptas moharas, svirbuļi un ilgeri, no visa tā iznāca neaizmirstams mielasts. Pie galda jautri sprēgāja sarunas. Paganels tika cildināts gan kā mednieks, gan kā pavārs. Zinātnieks uzklausīja šos slavinājumus ar cieņas pilnu kautrību, kas raksturīga cilvēkiem ar patiesiem nopelniem. Pēc tam viņš saistoši pastāstīja par lielisko ombu, zem kura milzīgās lapotnes viņi dzīroja. Mums ar Robertu šķita, ģeogrāfs jokodamies piebilda, ka mēs medījam īstā mežā. Vienu brīdi pat domāju, ka esam apmaldījušies. Es vairs nevarēju atrast ceļu. Saule jau tuvojās rietam. Velti meklēju mūsu pēdas, sāka mocīt negants izsalkums. Tumšajā biezoknī atskanēja plēsīgu zvēru rēcieni. Tas ir nē, šeit nav plēsīgu zvēru, lai gan man ļoti žēl, ka tas tā. Kā? Glenervens brīnījās. Jūs ilgojaties pēc plēsīgiem zvēriem? Nu, protams, kaut arī viņi ir asinskārīgi.
No zinātnes viedokļa asinskāre nemaz neeksistē, zinātnieks iebilda. To nu gan nestāstiet, Paganels, sarunā iejaucās majors. Jūs nekad man nepārliecināsit, ka plēsīgie zvēri ir derīgi. Kāds no viņiem labums? Kāds labums? Paganels iesaucās. Vispirms, majori, viņi noder klasifikācijai. Viņus var iedalīt klasēs, sugās, pasugās. Ir nu gan labums, Makneps iekaisa. Es gluži labi iztiktu arī bez tā. Bijis es Noasa kompaņons lielo plūdu laikā, es nekad nebūtu ļāvis šim neapdomīgajam patriarham uzņemt šķirstā pa pāriem lauvas, tīģerus, panteras, lāčus un citus tādus pašus kaitīgus un nederīgus zvērus. Un jūs būtu to darījis? Paganels jautāja. Būtu. Nu, tad saprotiet, ka no zooloģiskā redzes viedokļa jūs būtu rīkojies nepareizi. Toties pareizi no cilvēciskā, Makneps atbildēja. Nu, kāda nekaunība, Paganels sašuta. Es gluži otrādi. Būtu līdzis uzņemt šķirstā gan megaterērijus, gan panterodaktīlus, gan visus citus aizvēsturiskos dzīvniekus, kas diemžēl vairs nav sastopami. Bet es jums saku, Makneps iebilda, ka Noas rīkojās saprātīgi, atstādams to slikteņa varā, ja vien tie tolaik patiesi dzīvoja. Bet es jums saku, Paganels neatlaidās, ka Noas rīkojās nesaprātīgi un uz mūžīgiem laikiem iemantojis zinātnieku lāstus. Klausīdamies Paganela un majora strīdu par veco Noasu, klātesošie nevarēja novaldīt smieklus. Majors, kas nekad ne ar vienu neielaidās strīdos, tagad pretēji visiem saviem principiem katru dienu krustoja zobenus ar Paganelu. Acīm redzot, zinātniekam piemita spējas izvest viņu no pacietības. Glenervens, kā parasti, iejaucās viņu strīdā, sacīdams, lai tas būtu no zinātniskā viedokļa vai cilvēciskā redzes viedokļa, taču pašreiz mums jāsamierinās ar plēsīgu zvēru trūkumu. Šajā pārdebešu mežā Paganelam nav pat cerību tos sastapt. Kāpēc gan ne? Paganels atrauca. Plēsoņas kokā. Toms Ostins brīnījās. Bez šaubām. Amerikas tīģeris, jaguārs, kad mednieki viņam uz pēdām, parasti paglābjas kokos. Un viens no šiem zvēriem plūdu pārsteigts varēja mierīgi atrast patvērumu ombu zaros. Jūs taču cerams jaguāru nesastapāt. Nē, nesastapām, Paganels atbildēja, lai gan izstaigājām visu mežu. Cik žēl, tās būtu brīnišķīgas medības, jaguārs ir ļoti bīstams. Ar vienu ķetnes sitienu viņš pārlauž zirgam skaustu. Ja viņam reiz izdodas nogaršot cilvēka gaļu, tad viņš atkal augst pēc tās, vislabāk viņam garšo indiāņi. Pēc tam neģeri, pēc tam mulati un pēc tam baltie. Cik patīkami, ka es tieku ieskaitīts tikai 4. šķirā, Makneps piebilda. Tas pierāda vienīgi to, ka jūs esat bezgaršīgs, Paganels nicīgi atcirta. Cik patīkami, ka esmu bezgaršīgs, majors atbildēja. Un tomēr tas ir aizvainojoši, Paganels nerimās. Baltie uzskata, ka viņi ir pārāki par citiem cilvēkiem, taču jaguāru kungi par to neliekas nezīnis. Lai kā būtu, dārgais Paganel, Glenervens sacīja, bet mūsu vidū nav nec indiāņu, nec nēģeru, nec mūlatu, un es esmu priecīgs, ka šeit nemājo jūsu iemīļotais jaguārs. Mūsu stāvoklis nemaz nav tik spožs. Nav tik spožs. Paganels iesaucās,
pieķerdamies šim izteicienam, kas varēja ievirzīt sarunu citā gultnē. Jūs gaužaties par savu likteni, Glenerven? Protams, Glenervens atbildēja. Vai tiešām jūs jūtaties tik patīkami šais nērtajos, slikti polsterētajos zaros? Es nekad neesmu jūties labāk pat savā kabinetā. Mēs dzīvojam kā putni. Mēs dziedam, mēs lidināmies. Es sāku domāt, ka cilvēki ir radīti, lai dzīvotu kokos. Viņiem trūkst vienīgi spārnu, majors iestarpināja. Nu, kādreiz viņi tos pagatavos. Gaidot šo laimīgo dienu, Glenervens sacīja: atļaujiet man, dārgais draugs, dot priekšroku grantētam parka celiņam, istabas parketam vai kuģa klājam nekā šim padebešu mājoklim. Redzat, Glenerven, Paganels atbildēja, dzīve jāuzņem tāda, kāda tā ir. Ja tā ir laba, jo labāk. Ja slikta, nevajag to ņemt pie sirds. Es redzu, ka jūs skumstat pēc Malkolmas pils komforta. Nē, bet esmu pārliecināts, ka Roberts ir pilnīgi apmierināts. Paganels pasteidzās piebilst, lai dabūtu savā pusē vismaz vienu piekritēju. Jā, Paganela kungs, Roberts priecīgi iesaucās. Nu, viņa vecumā tas ir saprotams, Glenervens noteica. Un manā arī, zinātnieks iebilda. Jo mazāk ir ērtību, jo mazāk arī vajadzību. Bet jo mazāk ir vajadzību, jo laimīgāks ir cilvēks. Tagad Paganels sāks uzbrukumu bagātībai un greznībai, Makneps sacīja. Jūs maldāties, major, zinātnieks atbildēja, taču, ja vēlaties, es izstāstīšu jums šai sakarā kādu arābu pasaku, kas man nu pat ienāca prātā. Lūdzu, izstāstiet, Paganela kungs, Roberts iesaucās. Un ko jūsu pasaka pierādīs? Majors vaicāja. To pašu, ko visas pasakas, dārgais draugs. Tā tad tikpat kā neko, Makneps atbildēja. Tomēr sāciet vien, Šeherezāda, veltiet mums vienu no savām daudzajām pasakām, kuras jūs tik brīnišķīgi protat stāstīt. Reiz dzīvoja, Paganels iesāka, varenā Harūna al-Rašīda dēls. Viņš bija ļoti nelaimīgs. Kādu dienu viņš aizgāja pēc padoma pie vecā derviša, uzklausījis viņu, gudrais sirmgalvis atbildēja, ka laimi šai pasaulē vispār esot grūti atrast. Un tomēr viņš piemetināja, es zinu drošu līdzekli, kā darīt jūs laimīgu. Kādu? Jaunais princis vaicāja. Jāuzvelk mugurā laimīga cilvēka krekls, dervišs atbildēja. Aiz pateicības princis noskūpstīja sirmgalvi un devās meklēt savu talismanu. Viņa ceļš bija ļoti ilgs. Viņš apceļoja visas pasaules galvaspilsētas. Viņš mēģināja nesāt karaļu kreklus, imperatoru kreklus, prinču kreklus, galminieku kreklus, veltes pūles. Laimīgāks viņš nekļuva. Tad princis vilka mugurā mākslinieku kreklus, kāravīru kreklus, tirgoņu kreklus. Nekādu panākumu. Viņš ilgi klīda pa pasaules ceļiem, veltīgi meklēdams laimi. Beidzot zaudējis visas cerības atrast laimīga cilvēka kreklu, viņš sagrauzis devās atpakaļ uz tēva pili. Un pēkšņi ceļa malā ieraudzīja zemnieku,
kas bezrūpīgi dziedādams un svilpodams dzīna tīrumā vagu. Ja šis cilvēks nav laimīgs, tad laimes pasaulē vispār nav, princis nodomāja. Viņš piegāja pie zemnieka, labais cilvēks, viņš vaicāja, vai tu esi laimīgs? Jā, zemnieks atbildēja, vai tu neko nevēlies? Neko. Un tu negribētu mainīties pat ar karali? Ne par ko. Tad pārdod man savu kreklu. Kreklu? Krekla man nemaz nav.